Mani sauc Katrīna, un savu bakalaura darbu ietvaros es pētīju laimi un laimes stratēģijas, jeb šo tehnikas, kā cilvēki var paaugstināt savu laimes izjūtu. Darba ietvaros es realizēju eksperimentu, kurus nosaucu par laimes programmu. Aicināju cilvēkus brīvprātīgi pieteikties 4 nedēļu garā programmā, kuras ietvaros piedāvāju viņiem dažādas laimes stratēģijas. Uzreiz var teikt, ka šī programma darbojās un cilvēki patiešām kļuva mazliet laimīgāki. Nu, lūk, tad jautājums ir, cik daudz laimes ir mūsu pašu rokās. Šis ir laimes modelis. Pētījumi apstiprina, ka jā, 50% ir pusi mūsu laimes izjūtu nosaka iedzimtība, kā piemēram temperaments, personības iezīmes. Tad seko 10%, kas ir ārēji apstākļi, ienākumi, izglītības līmenis, ģimenes stāvoklis. Un 40% ir mūsu pašu rokās. Tās ir apzinātas aktivitātes un domas, kuras mēs realizējam, lai justos laimīgāki. Savu eksperimentu ietvaros es dalībniekiem piedāvāju 3 stratēģijas. Pirmā no tām bija labi darbi vai laipnības paušana, kā piemēram kompliments, durvju pieturēšana, konfektīti kolēģiem uz galda. Brīnišķīgus piemērus piedāvāja arī paši dalībnieki. Kāda sieviete rakstīja, ka viņa savam dzīvesbiedram ir uzspiedusi zobu parstu uz zobu birstītes, lai viņu vienkārši iepriecinātu. Kāda cita atkal stāstīja, ka ir notīrījis kaimiņam sniegu no mašīnas, viņam to nezinot. Mazi darbiņi, bet ļoti labi un ļoti efektīvi. Otrā stratēģija bija pateicība paušana. Piedāvāja izteikt kaut vai mazu pateicību, kaut vai paldies par kafiju. Visvairāk eksperimentu dalībnieki teica paldies savai ģimenei un īpaši savām mammām par to, ka viņas vienkārši ir. Es domāju, šī ir ļoti lieliska stratēģija, jo pateicība iet roku rokās ar mūsu laimes izjūtu un ir saistīta ar tās paaugstināšanos. Nu, lūk, un trešais uzdevums bija pierakstīt vienu labu notikumu dienā. Tas varēja būt pavisam kaut kas mazs. Un tā arī bija, ka dalībnieki rakstīja tādas lietas, kā iespēju izgulēties, kā iespēju paēst garšīgas vakariņas, aiziet uz kino, satikt draugus. Mazas lietas, nekas grandios, bet tās patiešām spēja paaugstināt mūsu laimes izjūtu. Un to arī apstiprina gan šis, gan arī citi pētījumi psiholoģijas pasaulē. Nu, lūk, ja jau tas tā ir, un tas izklausās ļoti labi, varbūt ir vērts pamēģināt. Paldies!